Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās pārvaldes apmeklētāju vajadzībām Brīvības ielā 45 ēkā nav ierīkota tualete. Nav, šeit vajag prasīt, iet kaut uz kurieni un prasīt vajag. Tā kā gribas un nepaspēju varbūt. Šitien te cilvēki sēž, mums nav kur aiziet. Ne ūdeni padzert, ne pa lielam, ne pa mazam. Jā, ar bērnu, piemēram. Šeit sociālajā pārvaldē ir kādreiz bijis, ka vajag uz toleti un te riktīgi nav? Ne, man nav gadījies. Steidzīgos gadījumos personāla toleti pārvaldes direktors Juris Tužikovs ļauj izmantot vien bērniem un veciem ļaudīm. Tas gan ir pretrunā ar sanitāriem noteikumiem sabiedriskajās iestādēs. Tā pašlaik vēsturiski ir veidojies, ka mums šeit nav sabiedriskas pieejašanas toaletes. Šo lomu visu laiku izpildīja tolete, kur ir otrajā stāvā, bet viņa tagad ir likvidēta. Ko darīt pārējiem, kam gaidot savu rindu pieņemšanā pie sociālā darbinieka 1 vai 2 stundas vai pat ilgāk pēkšņi sev vajag izkārtot dienasčās vajadzības? Jautājums par sabiedriskās toaletes ierīkošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālajā pārvaldē nebija aktuāls pirms gada, taču pat laban, kad uz pieņemšanu pie speciālistiem nāk ar vien lielāks skaits trūcīgo un maznodrošināto jēkabpiliešu, šādas publiski pieejamas telpas ir nepieciešamas. Savā laikā, kad šeit bija tika plānots arī pārvietot nakts patversmi uz pagrabstāvu un pirmo stāvu, bija paredzētas tajā projektā sabiedriskās toaletes. Jo izjūt no tā viedokļa, ka tur lejā sēž sargs, viņš tā tric, kā viņas tiek izmantots, un sanitārās prasības tiktu ievērotas arī vairāk no cilvēku puses. Sociālās pārvaldes direktors Juris Tužikovs teica, ka pašvaldības apsaimniekotajā ēkā šādam nolūkam ir brīvas telpas, tikai tajās nepieciešams veikt remontu un atjaunot nolietoto santehniku.